Labdien, esmu vecmāte Lelda Briška, un šodien pastāstīšu par to, kas jāņem līdzi dodoties uz dzemdībām. Un viens no svarīgākajiem tādiem kā sagatavošanās darbiem ir sapakot dzemdību somu, kas būs kā liels palīgs gan dzemdību laikā, gan arī pirmajās stundās un dienās pēc mazuļa piedzimšanas. Somā nepieciešams arī ielikt apģērbu jaundzimušam, kas ir 3 līdz 4 apģērbu komplektiņi, kā arī 3 līdz 4 vai nu koku vilnas paledziņi, vai arī vienreiz lietojamie autiņi. Tāpat arī nepieciešams ir 2 pāri siltu zeķīšu, 2 pāri koku vilnas cimdiņu un 2 koku vilnas cepurītes. Tāpat noteikti somā ir jāieliek jaundzimušo autiņu biksītes, jeb pamperi. Vajadzētu arī bērnu ziepes un mitrās salvetes jaundzimušā kopšanai, kā arī būtu labi paņemt pāris dvielīšu. Ja tu esi nepilngadīga rūtniece un tev nav iespējas sarūpēt šīs visas lietas, droši vērsies pie savas vecmātes vai ārsta ginekologa dzemdību speciālista, kā arī var vērsties arī pie sociālā darbinieka, mentora un dzemdību nama fonda sarūpēs tev tieši šādu somu. Šo somu var arī izlikt kā gultiņu.